apmēram 5 gadu atpakaļ, kad es pat vēl internetā lasīju komentārus un šausminājos par to un raudāju, kā cilvēki var rakstīt tādas lietas, tad es nesapratu, to iemeslu, ja, teiksim, no kurienes tādas ziņas nāk, ja, un šobrīd ir tā, kad es apzināti nelasu viņus. Ja lasu, tad smējos par viņiem un par tiem cilvēkiem, kas to raksta. Es domāju, ka pirmkārt ir jāvēršās pie cilvēkiem, lai apkarot šo lietu. Ja mums, paldies Dievam, ka mums šobrīd ir šāds projekts, ja, un kad ir šāda organizācija, kas ar to arī, teiksim, nodarbojās un var palīdzēt šiem cilvēkiem, jo viens pats to nevar pārdzīvot. Ja, ir jāgriežas gan vai pie vecākiem, vai pie skolotājiem, vai, teiksim, pie draugiem un jāstāst par šo problēmu, lai nesanāktu, ka cilvēks viens pats cieš un šajā pazemojumā iegrimst arvien dziļāk. Ja. Un es varu teikt tikai sarauties un tiešām kaut ko darīt, kādam stāstīt, jo runāt tas ir ļoti svarīgi. Runāt un izteikt par savām sāpēm. Lielai daļai varbūt vajadzētu aiziet pie psihiatra. Ja, jo tos pašus komentārus, ko esmu lasījusi, ja, man tiešām liekas, ka to raksta nelīdzsvaroti cilvēki. Ja, jo kā mēs varam runāt par lietām, par cilvēkiem, kurus mēs pirmkārt, ja mēs nepazīstam viņus, ja, otrkārt, ja mēs viņus pazīstam un mēs zinām, ka viņi tādi nav. Ja, un radīt citiem cilvēkiem nepareizu priekšstatu, ja, par jebkuru citu cilvēku, ja, tas ir īstenībā ne tikai pazemojoši, ja, viņam pašam, ka viņš to raksta, bet tas ir arī nicinojoši par to cilvēku. Un es domāju, ka, ja neatmaksā, teiksim, ja nesodīs viņus kaut kādas iestādes, kas teiksim, izmeklē šīs lietas, tad es domāju, ka Dievs tiešām viņus sodīs, jo katrs izteiktais sliktais šāds vārds nāk atpakaļ mīļie. Liela daļa ir tāda kompānija veidīgas, varbūt tās ne tusiņi, bet, teiksim, tāda draugu loks, kuriem patīk to darīt, ja, un viņiem tas liekas varbūt jautri un uzmundrinoši. Mēs varētu par to cilvēku uzrakstīt to un baigi forši palasīt, ko pēc tam cilvēku apakšā rakstīs, ja, zem viņu komentāru. Un, manuprāt, mīļie, šāds tusiņš ir galīgi garām. Būtu labāk aizgājuši uzspēlēt bumbu vai aizgājuši pastaigāties ar meiteni vai ar puisi pa parku, ja, un, teiksim, domāt par savām skolas gaitām, domāt par mīlestību un spožumu un gaišumu dzīvē, nevis par negācijām, kas, teiksim, apdraud gan citus cilvēkus, gan arī jūs pašus. Es varu nospļauties tiešām par plecu, bet paldies maniem draugiem, paldies arī maniem faniem, kur man sūta ļoti daudz mīļas vēstules, kas, teiksim, ja es arī ieeju tajos draugos, tad man ir atnākuši 70 vēstules un 70 vēstules būs labas un pozitīvas. Ja, un man par to ir jāsaka paldies tikai un vienīgi saviem draugiem, tiešām draugiem, kas man ir draugos, un šiem bērniem, kas man raksta tādas mīļas un patīkamas lietas. Baudiet dzīvi! Ziniet, lai cik arī jūs nebūtu vecs, jauns, dzīve ir tikai viena, un mēs neviens nezinām, cik ilgi šī dzīve mums vilksies, un vai tiešām ir vērts šo dzīvi nodzīvot negācijās, sliktos komentāros, apsaukāšanās un viss pārējais, kas, teiksim, kaut kādā ziņā apvaino citus cilvēkus. Vai tiešām tas ir to vērts? Es domāju, ka nē. Labāk esam pozitīvi, labāk esam smaidīgi. Ejam dziedāt, ejam dejot. Visi kopā kaut kur varam aiziet vienkārši un atbrīvoties.